Labrīt, mani dārgie! Šodien es vēlos jums pastāstīt par sejas kopšanas sēriju, ar kuras radīšanu es patiesi lepojos un kuru es un Mihi komanda esam ļoti gaidījuši. Bet vispirms nedaudz par tās tapšanas vēsturi. Mēs dzīvojam laikmetā, kurā kosmetoloģija kļuva par īstu zinātni un kas iepriekš bija pieejama tikai klīnikās. Šodien to var dabūt mājās, nav sāpju, bez invazīvām procedūrām, bet ar tikpat efektīviem rezultātiem. Un tieši pēc šī principa mēs radījām savu augstākās kvalitātes sejas kopšanas sēriju. Sejas arhitekts. Un šī ir gudra aprūpe, kas, līdzīgi kā arhitekts, atjauno, nostiprina, padara ādu izturīgāku un veido jauneklīgu ādas reljefu. Un uzmanīgi skatītāji filmā pamanīs vēl vienu nelielu kuriozu par tās tapšanas vēsturi. Sērija sastāv no 3 produktiem – atjaunojošs sejas serums, liftinga dienas un nakts krēms un liftinga acu krēms. Kopā tie nodrošina visaptverošu ādas atjaunošanu, nostiprināšanu un atjaunošanos. Sērijas pamatā ir 2 galvenās modernās, inovatīvās sastāvdaļas, kas mūsdienās ir tendence kosmetoloģijā. Ir spiculas un eksosomas, un tagad mēs apspriedīsim katru produktu atsevišķi, un es detalizēti pastāstīšu par šīm unikālajām un ārkārtīgi efektīvajām sastāvdaļām. Pirmais un, manuprāt, visinteresantākais produkts ir spicula Renewal serum. Šis serums, kuru ietekmi jūs jutīsiet nekavējoties. Tās pamatnē ir spiculas. Kas ir spiculas? Unikāla izejviela, kas iegūta no saldūdens sūkļiem, kuriem ir mikroskopiskas dabiskas adatas. To iedarbība uz ādu tiek salīdzināta ar kosmētisku mikroadatu terapiju. Nonākot uz ādas, spiculas rada miljoniem mikrokanālu, caur kuriem serumu un krēmu aktīvās sastāvdaļas iekļūst daudz dziļāk. Serumā spikulu diametrs ir aptuveni 10 mikrometri, un adatas garums ir līdz 300 mikrometru. Kopumā serumā ir 5000 daļiņu uz miljonu no tiem, kas, ņemot vērā adatas garumu, ir optimālais daudzums. Ādai tas ir spēcīgs signāls atjaunoties. Tiek aktivizēta mikrocirkulācija, kolagēna un elastīna sintēze. Un dabiskie atjaunošanās procesi ādā sāk darboties intensīvāk. Ir zinātniski pierādīts, ka pateicoties spiculas aktīvo vielu absorpcija palielinās vairākas reizes. Tāpēc mēs serumā apvienojām spiculas ar brīnišķīgām sastāvdaļām, niacinamīdu, kas stiprina ādas aizsargbarjeru un balina krāsas plankumus. Peptīds, kas atslābina sejas muskuļus un samazina grumbas, akācijas ekstrakts, jojobas eļļa, pienskābe un lecitīns, kas dziļi mitrina, mīkstina un uzlabo ādas elastību. Āda kļūst gludāka, tvirtāka un tās tonis ir vienmērīgāks un starojošāks. Un pēc seruma uzklāšanas jūs uzreiz sajutīsiet nelielu tirpšanas sajūtu. Un tas ir normāli. Dažiem tas būs spēcīgāk, citiem tas ir mazāk pamanāms, tas viss ir atkarīgs no jūsu ādas jutīguma. Var rasties arī neliels apsārtums. Tas arī ir normāli un ātri izzūd. Spiculas iedarbība var ilgt līdz pat 12 stundām. Šī iemesla dēļ pietiek ar seruma uzklāšanu tikai vakarā, izvairoties no zonas zem acīm. Tā kā spiculas atver mikrokanālu ādā. Pēc seruma vislabāk ir uzklāt krēmu ar visefektīvākajām sastāvdaļām. Lūk, ko mēs izveidojām. Lifting dienas nakts krēms un liftinga acu krēms. Abi krēmi ir balstīti uz otru inovatīvu sastāvdaļu – eksosomas. Kas ir eksosomas? Tās ir nanodaļiņas, kas aktīvi pārraida informāciju starp šūnām. Mūsu sērijā ir iekļautas no zeltainā hibiska iegūtas eksosomas. Tā kā šis augs ir ārkārtīgi bagāts ar augu kolagēnu, linolskābi, fitoestrogēni, flavonoīdi un dažādas olbaltumvielas. Tie darbojas kā šūnu mikrokurjeri, eksosomas pārnēsā olbaltumvielas, peptīdi, aminoskābes un ierosina ādas atjaunošanos no iekšpuses. Eksosomas ir vairākus 10 reižu mazākas nekā ādas poras. Pateicoties, kam tie viegli iekļūst tā dziļākajos slāņos un burtiski iemāca šūnas darboties kā jaunām un aktīvām. Zinātniskie pētījumi, kas veikti ar hibiska eksosomām, liecina, ka hibiska eksosomas palielina kolagēna ražošanu par 38%, uzlabo ādas mitrināšanu par 34% un pātrina mikrobojājumu sadzīšanu par vairāk nekā 80%. Un tas ir patiesi iespaidīgi.
Eksosomas dara vairāk nekā tikai baro. Tie atsāk ādas šūnu procesus. Dienas un nakts krēmā eksosomas darbojas kopā ar peptīdu, bakučiolu, Āzijas centelas, šī sviesta un sojas sviestu, kā arī skvalānu un E-vitamīnu. Visas šīs krēma sastāvdaļas ir atlasījuši mūsu tehnoloģi. Jā, lai atbalstītu ādas jaunību, izlīdzina smalkas grumbas, uzlabo tvirtumu, mitrina un stiprina ādu. Krēmam ir maiga konsistence. Man tiešām patīk šī krēma smarža. Ātri uzsūcas un ir ļoti piemērots grimam. Un trešais produkts. Mazākais starp citiem - liftinga acu krēms. Īpaši izstrādāts jutīgajai acu zonai, tas paceļ ādu ap acīm. Acu atjaunošana, kā arī cīņa pret sejas grumbām ap acīm, tumšajiem lokiem un pietūkumu. Tā sastāvā ietilpst visvarīgākā hibiska eksosomu sastāvdaļa. Apvienojumā ar peptīdiem, Āzijas centelu, bakučiolu, šī sviestu un sojas, avokado un babasu eļļām. Krēms ir viegls, un tas ātri uzsūcas. Uzklājiet to ar maigām kustībām ap acīm. Un jau pēc dažām dienām izskats kļūst svaigāks un atvērtāks. Un es vēlos jūs aizvest uz vietu, kur tiek radīta mūsu unikālā sērija, un parādīšu jums tā tapšanas procesu. Noslēgumā vēlos vēlreiz uzsvērt, optimālais produkta lietošanas režīms ir vienkāršs. Vakarā uzklājiet serumu ar spiculām, 2 reizes dienā dienas un nakts krēmu, kā arī acu krēmu. Lietojiet visus 3 regulāri. Atjauno un stiprina ādu. Padara to stingru un starojošu. Kontūras tiek nostiprinātas un smalkās grumbas kļūst mazāk redzamas. Sērija ir radīta visiem ādas tipiem, pat jutīgai. Tādēļ mēs varam droši apgalvot, ka Face Architect ir dabas, zinātnes un nākotnes tehnoloģiju apvienojums. Spiculas aktivizē ādas atjaunošanos, eksosomas izraisa šūnu atjaunošanos un kopā rada unikālu jaunības arhitektūru, kas uzlabo ādas kvalitāti dienu no dienas. Liels paldies par skatīšanos un uz drīzu redzēšanos!